Satura plānošana izveida. Šī jau ir praktiskāka daļa, kad esi izvēlējies nišu un savu satura veidošanas stilu, varam ķerties klāt pie satura plānošanas. Šis jums tik ļoti atvieglos dzīvi. Tātad izveido savu satura plānu banku, teiksim tā, es viņu saucu par Creative Roadmap. Un, ja tu esi izvēlējies personāla brandu, tev jāsaprot, ka katram saturam ir jāpiesaista, jānotur vai jākonvertē, bet ja esi izvēlējies faceless, tas jau būs vispār super daudz vieglāk un tad tikai uz kvantitāti, bet, protams, ar savu odziņu. Ja tu plāno nākotnē monetizēt savu saturu YouTube, tad izmanto tikai un vienīgi mūziku, ko mēs esam tev iedevuši šeit linkā. Un es iesaku saglabāt savu linku, kas jums būs tam Creative Roadmap savai satura bankai, jo tad, kad jūs ikdienā iedomājaties par saturu, jums vienkārši vajag to saglabāt. Es parādīšu to pilnīgi visu, kā mēs darām, kā mēs pierakstam, cik jocīgi tas izskatās un kā tas realitātē strādā. Tātad pārējiem uz manu ekrānu, un šādi izskatās tas materiāls, ko mēs jums esam sagatavojuši. Izveidojam kopiju. Un tas ir jūsu materiāls. Nosauciet viņu, kā jūs vēlaties, satura banka, man viņš ir, šeit viņš ir Content Cockpit. Un klientiem tas ir Creative Roadmap. Kā jūs vēlaties, tas var būt Santas labākie video, vienalga. Tātad, un jums ir savs fails. Kas ir šie visi? Tātad sāksim. Tad, kad jūs veidosiet savu saturu, es jums iesaku viņu video, piemēram, viņu numurēt. Neskatieties šeit Excel numerāciju, skatieties uz saviem numuriem. Tad jūs redzēsiet, kurš saturs ir aizgājis, un jūs varēsiet viegli arī atzīmēt pēc tam, vai viņš ir labs, slikts, tā kā varbūt jūs gribat vairāk informāciju par viņu atzīmēt. Droši var pārtaisīt šo visu šīti, varat mainīt krāsas, piemēram, man ir šeit citas krāsas. Uz šo visu neieciklējamies. Ieciklējamies tieši pašu sistēmu. Kāpēc viņi ir vajadzīgi un kā tālāk viņi izmantot. Tātad ir kategorijas. Un te kā tās kategorijas vispār rodas. Tātad, kā pirms tam minēju, katram kontentam ir vai nu jāpiesaista, vai nu jākonvertē, tātad jāiegūst kaut kāds rezultāts, piemēram, pirkums, vai arī jānotur. Tātad viens piesaista, viens konvertē, viens notur. Un tad jūs varat izdomāt, kāda veida saturu jūs gribat taisīt. Piemēram, ja esat izvēlējušies savu nišu, paņemsim, mana niša būs mārketings. Ja? Mārketings var būt dažāds par dažādām tēmām. Un tātad, kāda veida saturu es gribu taisīt? Vai es gribu taisīt izglītojošu, vai es gribu taisīt smieklīgu, vai es gribu tikai joks par mārketingu, vai es gribu tur tikai kaut kādus case studijus. Tātad, ko tas saturs darīs? Ja? Es gribēšu pārdot kaut ko, es gribēšu paskaidrot. Man attiecīgi ir jāizvēlas, kāda veida saturu es gribu, un skatīties, tiklīdz jūs šeit pierakstīsiet, šeit parādīsies iespējas. Un jūs kāpēc ir šīs krāsas? Jo tad jūs varēsiet redzēt, ka, piemēram, pārsvarā jūs taisiet, ka viss būs pirms dzeltens, jūs sapratīsiet, wow, es taisu pārsvarā tikai kontentu, lai piesaistītu jaunus. Un, ja jums ilgu laiku neviens nepērk, un jūs redzēsiet, ka jums viss pārējais, ja tikai tas gaišs zaļais ir tikai viens no visiem, skaidrs, kāpēc jums nepērk, tāpēc, ka jūs neesat pārdevuši, tāpēc, ka jūs neesat veidojuši tādu veidu saturu. Tas jums tā kā vizuāli vienkārši nodos to informāciju, to citādā veidā, citi saka sajūta, bet jums vienkārši būs dati. Nu, lūk, tātad formāts, vai jūs gribat taisīt video, postu vai karuseli, lai arī šis viss pārsvarā ir tikai vienīgi par video, jums savs kontents, piemēram, Instagramā būs jāatšķaida. Viņš būs jāatšķaida gan ar karuseļiem, gan ar postiem, ar kaut kādu vērtīgu informāciju. Ko nav grūti izdarīt? Jūs varat uztaisīt arī video no bildes. Tā kā nav neiespējami. Tātad rekrutējs parasti pieraksta kaut kādas notus, kaut kādu ideju, kas ir priekš tīma, ja tīms ar to nodarbojas, vai arī, piemēram, priekš sevis, lai es pēc tam redzu, kas tajā video bija iekšā. Te liekam linkus, kas ir no Inspel, piemēram, tur kaut kāds, ko es gribu replicēt video, vai no kā esmu iedvesmojis. Links uz skriptu, jums ir speciāls skripts, te visu skriptu nelieciet, jums būs milzīgs Excels. Tad ir faili, no kuriem ir jāmontē. Šo var arī nelikt sadaļu. Šo jūs varat dzēst ārā, ja jūs esat paši tie, kas montē, bet es iesaku atstāt, jo ar laiku varbūt jūs gribēsiet piesaistīt komandu, ja tīpaši jūs taisat angliski saturu un gribēsiet piesaistīt kaut kādu filipīnieti, kas jums editē video, tad jums vajadzēs vietu, kur stāv šis, un jūs varēsiet šo visu saturu library izmantot priekš tā, lai ar komandu sadarbotos. Šis ir tik vienkārši, un patiesībā pirmos gadus, kad mums bija aģentūra, mēs tieši šajā veidā arī visu darījām. Tagad mums ir sistēmas, ClickUps un tā tālāk, bet kādreiz mēs vienkārši šādi arī nodevām uzdevumus. Un ticiet man, jūs varat radīt milzīgu biznesu tikai ar šādu mazu šītu. Un tad status, piemēram,
reku te man, piemēram, asistente ieliks, jā, šit kaut kādu ideju un need to film. Es attaisu vaļā, man reku ir kaut kas, man ir jāuzfilmē. Es nofilmēju, ielieku raw file linku, kas tur failē nofilmēti, un es uzlieku, piemēram, need to create, un tad, vai edits vienalga, jūs viņu varat pārsaukt, un tad kāds sāk to darīt. Un tad, kad to ir izdarījis, tad nākamais cilvēks, piemēram, kam ir jāpublicē, vai jūs paši šajā gadījumā, jūs vienkārši uzliksiet, kad viņš ir published, un tad, kad jūs uzliksiet published, aspēciet ready links arī. Kāpēc šis ready links te sadaļa ir? Tad, ja kāds cits jūsu vietā publicē, ko ir filipīniešu asistenti, piemēram, viņi redz, kur ir ready to publish, R2 publish, tas nozīmē ready to publish. Un tad rekur links, cilvēks paņem linku un ar metriku, kas jums būs nākamajā lekcijā par automatizācijām, un vienkārši ieliek publicē Instagramā, TikTokā un, piemēram, YouTube shortos. Un kad būs, piemēram, kaut kādi kontenti, ko jūs negribat publicēt rīlos, piemēram, tad jums būs, piemēram, tikai šeit. Ja gribat kolaborāciju ar kādu cilvēku, jūs varat uzlikt username un vienkārši ar viņu kolaborēties. Arī automatizācijās to var izdarīt un uzlikt kolaborāciju. Nu, lūk, un tad, kad paiet laiks, pirms nedēļa, divas, vairāk jau mēs nedodam saturam organiskajam, īpaši pāris dienas īstenībā. Un tad mēs jau varam uzlikt, vai tur ir labi vai slikti rezultāti. Jūs rezultātu sadaļu varat nomainīt arī, piemēram, pēc konkrētu skaitu, un tad redzēt, kam ir lielākais views skaits, kam ir lielākais followers skaits, un tādā veidā jūs varat apkopot visu informāciju par savu organisko saturu, jo patiesībā bez šiem datiem jums būs ļoti grūti saprast, kas strādā, kas ne. Jums būs tāds tā kā uz sajūtām, wow, šis viens video izblieza, un tu nezini, kāpēc. Tu nezini, kas viņā bija iekšā, tu nezini, kādas kategorijas viņš bija. Jums tam ir jāsako līdzi, jums jāsaprot, varbūt jūs uztaisīsiet kādreiz kādu humoru video, un no tā jums īstenībā nāks klienti, un te jūs zināsiet, pats man jātais vairāk tādi. Jūs to nezināsiet. Pirms tam jūs tā kā skatīsiet tikai uz video un nezināsiet savā galvā, kur jūs viņu kategorizējāt, kādu mērķi jūs viņu taisījāt un kas iekšā ir te video. Jums pilnīgi visam šobrīd jāpiet tā strukturizēti. Un kas ir labākais? Tad, kad jums ir šās te plānošanas kalendārs, teiksim tā, ja, nevajag taisīt kalendārus īstus, nevajag taisīt plānus un layoutus, kā izskatīsies jūsu profils. Nē, sen vairs to neviens nedara, un ja kāds dara, tad tas cilvēks vienkārši viņam to patīk darīt, un viņš mēģina jums to pārdot. Tas nenozīmē, ka tas ir jādara. Tas nav jādara. Tas ir izdomāts pakalpojums, teiksim tā. Tolotās, ja kāds no jums tādu pakalpojumu sniegs, gribēs man nošņaukt, bet droši. Jā, smukuma lietas atstājam šeit otrajā plānā. Šeit mēs fokusējamies tikai un vienīgi uz kvantitāti un kvalitāti, kas ir saturiskā kvalitāte. Tātad satura veidošana tieši skripti un tā tālāk, ja? Un par to mēs vairāk runājam tieši par to, kā izmantot AI. Un tur es jums paskaidrošu par skriptiem vairāk, tā arī mazliet pieķersimies tam. Šis šīts ir tas, kāds viņš izskatās tad, kad mēs izmantojam, te jūs varat pielikt klāt, piemēram, tur atkopijas, ja, kas ir teksti, respektīvi, piemēram, jūs varat salikt šeit tekstus, kādus jūs gribat, un viņus atkārtot izmantot, ja kaut kas ļoti labi nostrādāja, tīpaši, ja jums ir brands, kur nav obligāti jābūt unikāliem tekstiem. Citreiz ir tā, ka jūs varat vienu to pašu video izmantot, vai vienu to pašu tekstu izmantot, vai to pašu video tikai nomainot pirmās 3 sekundes. Tas arī ir viens triks, nezinu, vai es iepriekš to minēju, bet tad, ja, piemēram, jūs palaižat video un viņš neaiziet. Jums nav jātaisa jauns video, jūs nomainat pirmās 3 sekundes un palaižat viņu vēlreiz, līdz viņš aizies. Jo tas, vai viņš aizies vai nē, nosaka pirmās 3 sekundes, un pēc tam tikai tas, cik viņš ir kvalitatīvs. Protams, ja viņš ir pēdējais un neviens viņu neskatās arī pēc tam, ka tu 10 reizes nomainīsi to huku saucamo, tad varbūt apstājamies, bet patiesībā satura veidošana ir diezgan vienkārši. Ja jūs atlaižat vai to perfekcionismu, unikalitāti, man lielāko, wow, es gribu visu laiku vienu tā kā dažādus saturus, tā kā es būtu kaut kāds kino režisors, un man vajag unikālu filmu katru reizi. Nē, jums nevajag, jums vajag vienkārši panākt savu, un sev jums jāpasaka, kas ir tas savs, ko es gribu panākt. Skatījumi, sekotāji, iesaiste, un tad uz to arī jums attiecīgi ir jāaicina, tā kā jūs veidosiet skriptā to call to action. Nu, lūk, bet kā izskatās tad, kad mēs taisam nevis, labi, es parādīšu lūtās. Reku priekš mums pašiem, reku mums jau ir content idejas priekš manam, jā. Reku tev redzēt, ka Simona ir aizrausies engaging saturu, educational ļoti maz. Jūkanam arī reku satura idejas. Šādi izskatās izmetās satura idejas. Ļoti vienkārši. Mēs
Tāpēc saglabājiet to linku, savu linku saglabājiet telefonā, un tad jūs varat vienkārši ejiet pa ielu pierakstīt. Reku man jānofilmē ekipējums iekš noliktavas, ja. Reku tagad dažādi podkāsti. Es vienkārši kaut ko pierakstu, ko tikai es īstenībā sapratīšu. Un tad tās ir manas idejas, es viņu pēc tam smuki pārrakstīšu, pārtaisīšu, safilmēšu, likšu ready to create, un man komanda sataisīs. Jā, man ir mazliet advanced, jo man ir kāds, kas sataisa. Varbūt jums arī kāds, kas montē kaut ko. Tāpat Intelligence Media mums ir, man ir saglabāti konti, tas arī viens no jūsu uzdevumiem, atrast kontus, kas jums patīk, ko jūs gribat tā kā kopēt, un tad tādā veidā jūs varat taisīt to labāko saturu, bet par to mazliet parunāsim vairāk AI meistarklasē, jo tur jūs viņam iebarosiet to informāciju. Te, piemēram, jūs varat redzēt saturs, kas man patīk, un tad, piemēram, kā izskatīsies mans faceless brands un kā izskatīsies šīts tur, jo tur īstenībā atšķirsies. Man tur nevajag tik advancēt to šīti. Es tur nesakošu līdzi, vai es katru mazo video esmu publicējis vai nē. Es vienkārši maukšu video, un viņus visus pēc kārtas publicēšu vairākas reizes, viņi atkārtos, un vispār nevienam nav problēmas ar to. Tas, ko es iepriekš rādīju, tas bija tādam kvalitatīvākam. Šis ir tāds, lūk, tātad. Viss, kam es sekoju līdzi, ir teksti, ko es likšu virsū, jo tas būs visu laiku vieni tie paši video. Es jau esmu uztaisījusi to tasku. Viens video ar vienu to pašu dziesmu un 5 dažādi teksti virsū. Un tad es skatīšos, kurš aiziet, kurš nē. Un dienā es plānoju publicēt vismaz 5-6 video. Tātad man vajag ļoti daudz kontentu, ļoti daudz. Un tad es vienkārši skatīšos, kuri teksti ir iztestēti, pastīšos, kādu viņiem performance, nomainīšu video. Labi strādā, nomainīšu nākamo video. Un tad, ja izrādīsies, ka video labi strādā, nomainīšu tekstu. Un tā uz riņķi, līdz kaut kas aizies vairāk. Jo es saku, tas faceless branda, tas ir vienkārši darīšanas jautājums. Lūk, un piemēram, man pašai ir tā, ka es vienkārši skatos mūzikai, kāds ir noskaņojums mūzikai, profili, kam es piesakoju, kāda ir persona, to jums arī vajadzēs uzrakstīt, bet par to parunāsim tad tālāk. Lūk, ir video par video izveidu montāžu, tur es vairāk pastāstu arī par to, ka ļoti svarīgi ir tieši šī te video reklāmas struktūra. Jūs varat izmantot šo, kas mums ir par maksas reklāmas struktūru, bet organiskiem jau nekas daudz neatšķirs. Jums tik un tā ir jābūt hukam, bez huka nekas cits nenotiks, ir jābūt tam stāstiem, ir jābūt nobeigumam, kas šajā gadījumā ir nevis call to actions vienmēr, bet vienkārši kaut kāds atrisinājums, kaut kas interesants, kaut kāds nobeigums, tas gandarījums vai aicinājums skatīties nākamo video. Lūk, un šeit jūs varat paskatīties, šādi arī izskatās. Tā struktūra ļoti, ļoti vienkārša. Jūs varat uztaisīt pilnīgi katram video, ja jūs taisat to personal brand video. Pat tad, ja tas ir educational, jums tik un tā būs jāizdomā, kas tad īsti būs tas hooks, ja. Un vēl viena lieta, es jau to iepriekš laikam minēju, bet piemēram Instagramā tā ir tie trial reels, jūs varat izmēģināt vienkārši tiešām to pašu video vairākas reizes tikai dažādiem hookiem. Ja esat pārliecināti, ka tas video ir super labi nostrādāts, jums vienkārši jānotestē hooki. Un tas reiz piesaistīs to auditoriju daudz, daudz ātrāk un labāk un vieglāk. Jā, tas par satura plānošanu un izveidi, ja mēs runājam par izveidi kā tādu, kā filmēšanu, nav daudz lietu, ko ievērot, jo patiesībā mēs visi esam unikāli. Es esmu redzējis video, kas ir vienkārši tirsā nofilmēts, šausmīgs. Un viņš aiziet vairāk, tāpēc ir dažādi faktori. Ja jūs atliksiet visus tos checkmarkus, kam ir jābūt, un tikai tas, kad viņš būs varbūt mazāk sliktākā kvalitātē, tas noteikti nebūs tas iemesls, kāpēc viņš neaizies vairāk. Ja? Tur ir jābūt tai attiecībai, ka jābūt ir vairāk checkmarkiem kā mīnusiņiem. Iespējams, es laikam uztaisīšu labāk jums checkmarkus, kam ir jābūt, lai video aiziet viral. Galvenais fokusēties tiešām uz skriptu. Skripts ir pats svarīgākais video. Veiksmi un tiekamies nākamajā video, kas ir AI palīdzība satura izveidē, kur mēs runāsim tieši par to, kā ģenerēt idejas, kā izveidot tekstus un kā atvieglot sev brain power un pātrināt šo visu satura veidošanas procesu. Veiksmi! Paldies, ka noskaties šo video. Iekš video minēto materiālu tu atradīsi zem šī video. Un, lai to iegūtu bez maksas, vienkārši ieved kodu es varu. Lieliem burtiem, bez atstarpēm. Bet, ja vēlaties apgūt vairāk par to, kā pārdot digitālajā vidē, gaidīsim tevi YouCan platformā. Mēs esam izveidojuši unikālu vietu, kur ir gan kursi, gan coaching sesijas,
Pilnīgi viss latviešu valodā no ekspertiem, kas paši savām rokām ir palīdzējuši izaugt gan pakalpojumu sniedzējiem, gan e-komercijas biznesiem. No idejas līdz pat internetu veikalu izveidei, e-pasta mārketingam, reklāmām un reklāmu uzlabošanai, organiskiem mārketingam, pilnīgi viss, kas nepieciešams tava biznesa izaugsmai. Lai arī kurā uzņēmējdarbības posmā tu būtu, mēs esam šeit, lai tev palīdzētu. Pievienojies un tiekamies nākamajā Jūkens zvanā.